Dzirdi, kas skan? Jā, tā viss nauda, kur varēja uzlikt. Nu, ja mēs šito naudu būtu likuši uz tām likmēm, par kurām es te bezjēdzīgajās likmēs runāju, tad te būtu vēl vairāk naudas. Nu, taurens. Es esmu taurens. Tev ir kaut kāds emoji, kur tu var uzlikies pēc taureņa izskatos? Nu, ne emoji, bet kā viņas sauc? Filtri. Nē, mēs ieliksim thumbnailā. これは鳩ですか? Man patīk, ka man sauc par tauriņu, jo tauriņu jau smuka dzīvnieki pēc idejas. Kaut kādā dzīves posmā. Jā, tātad Dvīnska bezjēdzīgās likmes 3. epizode ir klāta. Līdz šim, nu, ir gājis tā kā gājis man, kā pa kalniem. Nu labi, negluži tā kā pa kalniem, no kalna vienkārši lejā. Jo es biju iedomājies, ka es aprunāšu likmes, sporta notikumus, stāstīšu, kam kā nevajadzētu notikt, bet kā izrādās tas, ko es saku, kam nevajadzētu notikt, tas vienkārši paņem un notiek. Man jau cilvēki raksta gan Instagramā, gan visu kaut kur un smējās par mani. Bet, nu, nav jau tā, ka nepamatot. Rakstiet droši, mēs ar lielāko prieku arī visu izlasu un atbildu. Bilants pagaidām nav pozitīvu priekš manis, mērķis bija 0,5. Mums šajā brīdī bija jābūt, bet realitātē ir 4,1. Tātad, ja mēs, Rihard, būtu likuši uz katru to likmu līdz šim 2 centus, mēs jau būtu sakrājuši tādu kaut kādu 7,5 centu sev varku. Ne? 10 centi, gandrīz. Gandrīz 10 centi sanāk. Jā, viens sanāk. Pa 10 centiem? Jā. Sērkociņu kastīti. Maksā 10 centi? Es nezinu, es neesmu pircis sērkociņus ļoti sen, es vienkārši domāju, ka viņi nemaksā dārgāk. Es domāju, to var apmeklēt. Tolets apmeklējums ir 20 centi parasti. Nē, nu atkarīgs kur. Man liekas, ka Rīgā ir 20 centi par toleti jāsamaksā. Bet nu okei, tātad šonedēļ atkal būs 3 notikumi. Pat nepūlēsimies, es domāju, uz lielāko daļu no viņiem te liek kaut ko pa sporta tematiku. Par to, kas jau runāts, mēs atstāsim vienkārši gurķi, jo, nu, tāda gurķošanās vien mums te pagaidām ir bijusi. Man ir jānopelna atpakaļ tās bumbas. Es esmu pazaudējis tiesības te uzlikt bumbu, man tā liekas. Un bezjēdzīgā likme. Pikolriks ir tikpat bezjēdzīgs. Bezjēdzīgā likme sākam ar pirmo. Tātad, nu ko, atkal mēģināsim atkostot Turkish Airlines Eirolīgu. Sezona tuvojās beigām. Spēles paliek arvien svarīgāks. Nu, daudziem klubiem dažiem tieši otrādāk nesvarīgāks. Mačs, kam pievērsīsim uzmanību, Maskavas CSKA ar Atēnu Panathinaikos. CSKA sen jau kā garantējuši sev vietu izslēgšanas spēlēs, arī savu laukumu priekšrocības. Viņiem ir, nu, viņi ir viena no 3 lielajiem flagmaņiem. Viņi tiksies ar Atēnu Panathinaikos komandu, kur cīnās par iekļūšanu play-offā. Viņi šobrīd ir ārpus play-off zonas, bet Panathinaikos komanda ir uzvarējusi 3 spēlēs pēc kārtās. Bezjēdzīgā likme, sliktā likme, manuprāt, ir CSKA mīnus 10,5. Es domāju, ka Panathinaikos komanda nezaudēs ar 10 vai vairāk punktiem. Neteikšu, ka viņi varbūt arī gluži uzvarēs, bet, nu, pirmajā abu komandu savstarpējā spēlē šajā sezonā Panathinaikos jau uzvarēja CSKA savā laukumā gan ar 12 punktu starpību, un toreiz viņa trenerim Rikam Patino, tagadējam trenerim, tā bija pirmā spēle. Patino ir baigais salesman. Viņu var skatīties un mācīties, kā pārdot vienkārši lietas. Ko pārdot? Viņš visu varētu pārdot. Ja mums te tagad ienāk Riks Patino, viņš man ko ir pārdevis. Atēnu Panathinaikos komanda, es viņiem ticu šajā nedēļā pret Maskavas CSKA, ka viņi nezaudēs. A kā viņš tev viņu pārdeva? Ar to, kā viņš stāst. Tev goda vārds vajag pasīties, kā Riks Patino sarunājās ar mēdījiem. Tā ir meistarklasa. Zinu, ko viņš noteikti dara. Viņš mājās skatās tās sporta filmas, kurās vienmēr ir tās treneru runas garderobē. Coach Carters vai Al Pacino, jā? Jā, Al Pacino runa. Viņš pat izskatās pēc Al Pacino, Riks Patino. Al Pacino, Riks Patino, viņi izskatās līdzīgi. Maskavā tātad spēle. Panathinaikos to uzvaru vajag, jo viņi vēl mēģina iekļūt play-offā. CSKA, nu, protams, arī nevēlās zaudēt no tām 20 uzvarām, kas CSKA komandai ir. Ar 10 punktiem viņi ir uzvarējuši 8 no 20 spēlēm ar 10 vai vairāk. Nu, es domāju, ka šī nebūs tā spēle, kur viņi uzvarēs. Viņam pretī Niks Kalatis, Panathinaikos sastāvā, rīktīgi labs saspēles vadītājs. Nu, pa grozu īsti labi nemet. Ar kāju iespējams mēs ar Rihardu labāk varētu spērt grozu virzienā, bet piespēles atdot. Viņš ir saspēlnieks. Nu, bez saspēlnieka nekas laukumā nenotiek. Un Niks Kalatis ir vislabākais saspēles vadītājs Eirolīgā pēc rezultatīvajām piespēlēm. Tik daudz piespēles, kā viņš neviens cits neatdod. Tātad, manuprāt, likme, kas neizies CSKA mīnus 10,5. Tas nenotiks. Paliekam pie gurķa, paliekam Krievijā, ejam uz KHL playoffiem. Pirmās kārtas. No. Man ir. Tev ir? Siemens. Siemens? Nu, viņam ir kļuška rokās. Tā ir kļuška. Nu, nostīt. Viņam ir bārdi, kas ir labi, pēc ka hokejistiem play-off laikā arī ir bārdi. Nu, redz, Siemens.
Siemens. Jā. Runāsim mēs par Latvijas hokeja izlases galveno treneru Bobu Hartliju un viņa Omskas avangardu 2. kārtā tiekās ar Astanas Baris komandu. Pirmā spēle notiks Astanā, bezjēdzīgā likme Baris plus 0,5. Es domāju, ka Bobs Hartlijs uzvarēs ar Omskas avangardu šo pirmo spēli izbraukumā. Spēle Kazahstānā notiks. Omska pirmajā play-off kārtā aizvadīja tikai 4 spēles. 4 spēlēs vienkārši pārbrauc pāri Kazaņu, sāk Baris 4-0 tajā sērijā. Astana mocījās ar Sandu Ozoliņu Nižnī Novgorodus Torpēdo. Atceries, kā Sandim Dinamo gāja kā galvenajam trenerim? Slikti gāja. Lidiņu pacēla uz augšu. No kurienes mēs pusdienas šodien ēdām? Pusi no Ķirsona. Bet par sliktajām bezjēdzīgajām likmēm. Tātad Baris plus 0,5 bezjēdzīgi. Tā nenotiks. Omska ir atpūtusies vairāk. Viņiem pēdējā spēle 3. martā, Astanai pēdējā spēle 10. martā. Viņi 7 spēles mocījās ar to Torpēdo. Bobu Hartlija komandām palīdz. Hartlijs ir vēl viens izcils motivators. Riks Patino bija, manuprāt, ļoti labs motivators. Arī Bobs Hartlijs ir labs motivators. Un mēs to esam. Katrs ir savā sfērā. Viņus tā nevar salīdzināt. Treners. Es teikšu, Bobs Hartlijs ir labāks, tāpēc, ka mūsu skatās Latvijas auditorija, un Bobs Hartlijs jau mums ir tā kā... Bobs Hartlijs tātad vēl pie Omskas stūris ir pirmā spēle tātad viņiem sērijā. Nu, es domāju, ka pirmajā mačā Omska uzvarēs, nezaudēs tātad bezjēdzīgā likme Baris plus 0,5. Noslēdzošā sliktā likme, mēs atkal te pārslēdzamies. Mēs ņemam nost Siemens. Tiešām ir vārds Siemens. Tas ir atmoments. Siemens viņam labāk piestāv. Viņš ir jūras cilvēks. Nu kā tu iztulkot akvaments latviski? Akvaments tā arī tulko. Nē, bet tas ir anglicisms, bet latviski. Atceries, tā kā agrāk bija zirnekļu cilvēks. Batmans arī ir tulkots. Nu, nav, nekad es neesmu. Nē, sikspārņu cilvēks kā te nav bijis agrāk. Bija sikspārņu cilvēks. Nu, nav bijis sikspārņu cilvēks. Zirnekļu cilvēks, es tā kā, es redzu sev acu priekšā, ka zirnekļu cilvēks ir rakstīts, bet nu ne jau sikspārņu cilvēks. Bet kāpēc zirnekļu cilvēks, nevis zirnekļu vīrs? Nu, tāpēc, kā tur bija... Jorģi! Vienmēr tā, ka es atnāku uz šajien par filmām ir jārunā. Tāpēc, ka krieviski ir čelavek pauk. Jūras cilvēks. Nē, nu kā, akva ir... Ūdens, Jā, ūdens cilvēks. Nu, ūdens vīrs, bet Siemens. Redz. Šitais ir tā kā Night-Riders, jā? Vismaz Night-Riders. Zini, ko vajag dabūt? Vajag Hasselhoffam bija jaka, kur viņš uz Berlīnas mūra un dziedāja I've been looking for freedom. I've been searching for a long time. Viņam tā jaka spīdēja. Night-Rider filmas skatītos. Tā, labi, Rihard, tu zini, sākās F1 sezona tuliņ. Aizraujoši. Hakmans dievs, jā? Kur ir mans lielais foam fingers? Tātad, F1. Austrālijā sākās jaunais posms. Pirmssezonas treniņos Ferrari dominē, Ferrari bija visātrākie. Nu, šī likme būs tāda nedaudz savādāk, kā līdz šim es esmu teicis. Parasti ir bijuši tikai 2 iespējamie notikumi. Nu, šeit es teikšu to džeku, kas neuzvarēs pirmajā posmā. Es vienkārši gribu, lai vismaz stabuhā viens notikums nedēļā notiek. Es bišķiņu pārkāpu savam pirmajam principam. Vai tur nav tā, ka formulā uzvar tikai 5 cilvēku visu laiku? Tieši tā, un ar to es arī rēķinos. Tātad, pirmais posms ir tāds Džeks Čārls Leclercs. Viņš ir no Monako, no turīgas ģimenes, jo Monako jau nedzīvo neturīgi cilvēki. Es esmu bijis vienreiz Monako, bezpajumtnieks nemanīju. Tur starp citu stāvvieta maksā lētāk nekā Rīgā. Tautas maksā daudz lētāk nekā Rīgā. Nekustamais īpašums gan tur nemaksā lētāk nekā Rīgā. Čārls Leclercs sliktākā likme ir tā, ka viņš uzvarēs pirmajā posmā. Viņš ir tā kā 3. favorīts. Pirmajā posmā viņš ir nomainījis komandu. Viņš tagad brauc ar Ferrari. Ferrari ir visspicākā blīce šobrīd, visātrākā mašīna pirmssezonas treniņos bijuši. Bet zini, kas ir Čārls Leclerc komandas biedrs? 4-kārtējais pasaules čempions Sebastians Vettels. Un es vienkārši neredzu, ka Leclerc finišē pirms Vettel, ja Vettels neizstājās. Tāda bezjēdzīgākā, vissliktākā no visām 3 likmēm, ka Čārls Leclerc uzvar Austrālijas Grand Prix pirmajā posmā. Viņš ir braucis tikai 1 gadu. Viņš ir nereāli jauns Džeks 97. gadā dzimis. Bet ja viņš būtu pirmajā vietā un otrajā vietā ir Vettels? Tā kā sacīkstas laikā? Jā, viņa parādi jums saka, piebraucē vai kā? Bet zini, kas ir nereāli interesanti? Es zinu, ka tu nesako, bet F1 ir superīgs YouTube kanāls. Ļoti labs YouTube kanāls. Tiešām. Un viņi pēc posmiem, vismaz pagājušajā gadā, lika, es ceru, ka tur paliks tie paši cilvēki, kas to kanālu uztur. Viņi lika to Team Radio, nu tā kā sarunas labāko
kaut citādi. Nu, tur var pārsmieties. Es man liekas, vien redzēju par to, tur, ka viņam kaut kas ar kājām ir lūs. Jā. Viņš būt lepns par to. Viņš nevar būt lepns. Jo tas nav tas, ka tur vajadzētu būt. Leclerc jauns džeks pagājuši, kad brauc ar Alfa Romeo. 1 gadu tikai brauc formulā. Viņš nekad neuzvarēja. Viņš brauc ar Alfa Romeo. Tur jau automātiski. Viņš ne tikai neuzvarēja, viņš nereiz nefinišēja augstākā 7. vietā. Tāpēc, ka tas ir Alfa Romeo. Toms Prāmnieks brauc ar Alfa Romeo, nesmējies. Es esmu dzirdējis, ka Alfa Romeo mašīnas tiek nosauktas par sulspiedēm vai kafijas aparātiem uz riteņiem vai kaut kā tā. Bet, nu jā, tātad Čārls Leclerc jauns džeks, pirmās acīgas ar ļoti laba mašīna, bet es saku, ka viņš neuzvarēs pirmajā posmā. Tā ir bezjēdzīgā līkme. Zini, kāpēc viņš neuzvarēs? No. Tāpēc, ka pirmā reize ar normālu mašīnu brauc, un viņš nesaprot. Viņš varētu avarēt. Es nebūšu pārsteigts, ja viņš avarēs. Uz pirmajā līkumā. Tā, labi, saliksim punktiņus uz ītā. Tad 3 bezjēdzīgās nedēļas līkmes. Panathinaikos pret CSKA Eurolīga. Bezjēdzīgi CSKA minus 10,5. Maskava neuzvarēs ar 11 punktiem. KHL playoff. Otrā kārtā. Boba Hartley, Omskas Avangard pret Astanas Baris. Bezjēdzīgā līkme, sliktā līkme, Baris plus 0,5. Arī tas nenotiek. Tik nav no ziņas par to. Jā, par hokeju es gaidu Instagramā jau, bet šitam vismaz spēles laikā nevar atsūtīt, jo iepriekšējo reizi man jau spēles laikā sūtīja. Tā kā, pasties, jau 7 goli ir iemest un vēl spēle nav pusē. Trešā bezjēdzīgā līkme F1 Čārls Leclerc uzvar posmā. Tas ir bezjēdzīgi, tas nenotiks. Atā un tiekamies nākamnedēļ. Varbūt arī tad par kino. Yes.